Leduskapis, vejas mašīna, televizors un citas sadzīves tehnikas priekšmeti sastopami ikvienā dzīvoklī. Vidējais elektroenerģijas mēneša patēriņš atkarībā no iemītnieku skaita un sadzīves tehnikas lietošanas paradumiem parasti svārstās no 100 līdz 300 kWh mēnesī. Kad neizslēdz, teiksim, gaismu vienmēr, kad tu neesi tajā telpā, tad televizoram, piemēram, to podziņu arī vajag izspiest. Es zinu, kad trešais. Dators? Jā, dators, protams. Krīzes laikā aizvien biežāk domājam par ekonomiju, tomēr ekonomēt nenozīmē nelietot. Energoefektivitātes centra vadītājs stāsta, ka iekonomēt elektroenerģijas patēriņu varam pirmkārt jau nomainot kvēlspuldzes pret energoefektīvām spuldzēm. Tomēr tā nav vienīgā iespēja, kā samazināt rēķinu par elektrību. Ekonomēt varam arī mazgājot veļu. Ja ir jau iegādāts vai vēl tiek pirkts peļas automāts, tad katrā ziņā padomāt, kādā temperatūrā mazgāt. Tas elektroenerģijas daudzums, kas ir uzrakstīts lietošanas instrukcijā vai uz energoefektivitātes marķējumu, ir paredzēts, ja mēs mazgājam 60 grādu temperatūrā. 60 grādos civilizētā pasaulē nemazgā gandrīz neko. Visi mazgā 30, 40 grādos, un elektroenerģijas patēriņš ir jau pa 50–60% mazāks. Elektriskajā tēkānā uzsildot litru ūdens, par to nāksies samaksāt 7 centīmus, bet uzvērot ūdeni tikai 2 krūzītēm 3 līdz 4. Energoefektivitātes centrā, kurš Jūrmalā darbojas jau 3. nedēļu, bez maksas konsultācijās iespējams noskaidrot optimālākos lietošanas paņēmienus ikvienam sadzīves priekšmetam. Arī elektroierīču daudzums nenosaka to, kāds būs patēriņš vai ekonomija. Piemēram, nepareizi lietojot tādu vecu, neregulējumu sildītāju. Ar vienu sildītāju cilvēks var notērēt kādas 2–3 reizes vairāk nekā lietojot apgaismojumu, dažādas sadzīves, lielās ierīces un mazās ierīces kopā. Energoefektivitātes centra darbinieks stāsta, ka gudri lietojot sadzīves tehniku var iekonomēt līdz pat 30% elektroenerģijas.